pirms vairāk nekā 20 gadiem Eiropas Savienības padome nolūkā attīstīt Eiropas Savienību kā brīvības, drošības un tiesiskuma telpu atzina, ka nepieciešams izveidot iedarbīgu sadarbības instrumentu, kas no vienas puses nodrošinātu vienkāršu, ātru un efektīvu tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās, un no otras puses uzlabotu tiesas pieejamību personām, kuras iesaistītas pārrobežu tiesas prāvās. 2011. gadā arī Latvija pievienojās Eiropas tiesiskās sadarbības tīklam. Līdz ar Tieslietu ministriju kā vadošo tīkla kontaktpunktu dalībai pievienojās praktiski visas Latvijas pārvaldes iestādes, kas ir atbildīgas par tiesu iestāžu sadarbību civillietās un komerclietās. Tajā skaitā arī juridisko profesiju pārstāvju apvienības. Ko tas dod mums, ikvienam Latvijas iedzīvotājam? Pirmkārt, tā ir mazāka birokrātija, ietaupīts laiks, saprotamāki procesi un atbalsts, jo tiek nodrošināta vienkāršota sadarbība starp dalību valstu tiesu iestādēm. Citiem vārdiem, tīkls nodrošina platformu, kur vienas valsts tiesu iestādes darbinieks var ātri noskaidrot kādu neskaidru jautājumu pie citas valsts tiesu iestādes darbinieka. Otrkārt, šī sadarbības tīkla vērtību palielina e-tiesiskuma portāls, kur vienkopus ir pieejama noderīga informācija, faktu lapas, veidlapas, valstu atrunas un paziņojumi. Nav jāsērfo pa citu valstu interneta vietnēm, lai atrastu vajadzīgo informāciju, kura visdrīzāk būs pieejama tikai svešvalodā. E-tiesiskumā pieejamā informācija ir uzticama un saulaicīgi aktualizēta, tulkota visās Eiropas Savienības valodās. Šeit atrodama detalizēta informācija un linki par katru valsti konkrētajā jautājumā. Tas nozīmē, ja, piemēram, ir nepieciešama juridiskā palīdzība Portugālē, tad, ejot uz konkrēto valsti, būs atrodama informācija specifiski par Portugāli latviešu valodā. Ērti atrodamas visas nepieciešamās veidlapas. Viegli atrast konkrētu iestādi citā valstī un informāciju par iespējamām izmaksām. Un treškārt, jo efektīvāka sadarbība starp tiesu iestādēm, jo labāka savstarpējā sapratne par konkrētiem Eiropas Savienības instrumentiem un par to, kā tie ir piemērojami. Tie tiek piemēroti un ievēroti vienādi visās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Tīkla ietvaros speciālistiem tiek organizētas regulāras savstarpējās sanāksmes, kur tie vienojas par praksi un, ja nepieciešams, bez liekām formalitātēm, pat pārunā kādas problemātiskās situācijas divu valstu starpā. Viena no Eiropas Savienības pamatvērtībām ir brīvība un tiesiskums bez iekšējām robežām. Sadarbības tīkls kopā ar e-tiesiskuma portālu ir tie līdzekļi, kas palīdz novērst jebkādas iekšējās robežas, lai tiesiskums bez robežām brīvi pārklātu visu Eiropas Savienības telpu.